numuri viņiem ir citādāk. Rudolfs Puķītis ar 2. numuru, Kirills Ševiļovs ar 26. ar 25. Ismails Guitī. Spēlēs, atceros, 8. gadā Rēzeknē arī bija Stuglis, Sis Kalniņš, Uldriķis, jā, pārāk dziļi viņš šajā epizodē atradās. To arī norāda Andris Riherds viņam. Un iznākumam, ja Niks Savaļnieks deva 30/70%, tad es dotu gan jau 5. Nē, kāpēc gan ne, jo tā ir pēdējā sezonas spēle un par pusstundu vairāk futbolu es neatteiktos personīgi. Tagad bloķēts ir Gata Kalniņa sitiens un būs kārtējais jau, var teikt, stūrstiens, 5. metas komandas izpildījumā un Ingars Sarmis Stuglis dodas uz labo malu. Līdz tam viss dažas spēlētājs, kā jau minēju, spēles sākumā ar pašreizējiem numuriem. Neminēja spēles tiesneši pret Bayern, viņiem bija arī tāds pats variants. Mājās 1-3, izbraukumā 2-0. Tagad samainījās viņš. Guitī. Un nesnāk viņam centrējums. Un Guitī izpildījumā centrējumu un viens no tiem arī nospēlē par labu komandai. Un tālāk. Un stūrstien gan nebūs. Bumba paliek laukumā. Tur jā, būtu kaut doma. Šī doma tā arī palika par domu. Ne par ko vairāk. Valmiera Glās komanda 2. pārspēlē. Un uzreiz met dodas uz priekšu, uzreiz Juhņevičs parādījās laukumā un uzreiz. Tagad uzbrukumā kopā ar Niku Savaļnieku. Arī personīgais fans Elviem Teremko bija. Lācim. Lācis atpakaļ sodlaukumā. Tur ir Ševiļovs, tur ir Puķītis, tur ir viss kārtībā, metai aizsardzībā. Un ir jāpārkāp noteikumi Lācim. 3 brīdinājumi bija pirmajā puslaikā. 2 spēlējas metas rindās, vienreiz pamatsastāvā, vienreiz uz māju izgāja. Pārējie jau teorētisks iespējas tikt Eirokalsos nākamajā sezonā jau turpinās. Kā tiešām grūti ir komentēt, spēlēt, baudīt futbolu, kā Roberts Uličs nebija izsaukts uz izlasi, kaut arī pēc vecuma viņš pilnībā atbilst. Nu, domāju, ka tie, kuri skatās 19. Atpakaļ Ozols, tur Lācis. 2 spēlētāji ar vienādu vārdu. Saņem atpakaļ bumbu no Juhņeviča, bet tur viņam pret. Kaut kā tā noslēdzas šī sezona 5-1. Meti radībā tieši tāpat, kā pagājušajā gada 16. novembrī meta Rēzeknē. Uzvarēja Rēzeknes. Kad pamazām jau tie mērķi, kuri tika uzstādīti pašā sākumā. Nepresingo viņu nedaudz ar Uldriķis. Vēl var iziet no šī presinga. Tur Pētersons arī. Tālu spēcīgi uz priekšu. Tur Uldriķis viņš var ar korpusu labi pacīnīties. Tā arī ir vēl viņam, kur augt šajā ziņā. Pēdējās minūtēs varbūt tie uzbrukumi nebija tik bīstami. Precīzi. Centrējums un pārkāp noteikums Gatis Kalniņš. Pētersons. Centrējums.